Pēdējā līgzdas apsekošana notika 2019. gada novembrī un tika konstatēts, ka līgzda ir apdzīvota. Apdzīvota 12. novembrī. Manuprāt, 12. novembrī jau vajadzētu būt sārķiem aizlidojušiem. 4 gadus vēlāk Miķels atkārtoti lūdza līgzdu apsekot, ar cerību, ka mikroliegumu varētu noņemt. Es iesniedzu iesniegumu, lai apseko melno stārķu līgzdu un ar lūgumu noņemt viņu to liegumu. Pat cik tas mežs jau ir, viena daļa ir iznīkusi. Pie kam te ir arī atzinums, ka viņš ir daļēji palicis par retainu. Apsekošana tika atlikta līdz 2024. gadam, taču vēl šodien Miķels nav saņēmis nekādu ziņu par tās norisi. Pats saimnieks ne putnu, ne līgzdu nav redzējis. Tev ir parādījuši viņu? Nē. Aizmaz? Nekad. Viņi nesauc mani uz savām apskatēm. It kā apskatēm. Bet tu gribētu? Protams, es katru reizi iet līdzi. Es viņus esmu saucis pat. Es zinu, ka šī zonā viņam jābūt kaut kur. Tur ir viens vecs ozols, līdz viņam aiziesim. It kā, kur es domāju, ka kur tā līgzda bijusi. Jo es nezinu, man neviens viņu neparādīja to līgzdu. Līgzdu neredz.